Tu samaksāji par 100 klikšķiem. 98 cilvēki aizgāja bez pirkuma. Un tu joprojām nezini, kur viņi pazuda. Tu atvēri Meta Ads atskaiti. Klikšķi izskatās labi, cilvēki nāk uz mājaslapu, bet pirkuma nav. Problēma nav tikai reklāmā. Problēma ir tajā, kas notiek pēc klikšķa. Iedomājies, 100 cilvēki ienāk tavā internetu veikalā. Ja internetu veikals lēnu atverās, tad daļa no šiem 100 apmeklētājiem uzreiz aiziet. Ja produktu lapa nav skaidra, vēl daļa no šiem apmeklētājiem pazūd. Ja preču piegādes izmaksas parādas tikai grozā, vēl daļa pircēju sāk šaubīties. Un ja pasūtījuma noformēšanas process ir pārāk sarežģīts, tu zaudē vēl daļu no šiem te potenciālajiem klientiem. Beigās no 100 apmeklētājiem tikai 2 ir veikuši pirkumu. Un tad uzņēmēji bieži domā, vajag labāku reklāmu. Bet patiesībā vajag saprast, kur tieši pārdošanas piltuvē cilvēki pazūd. Jo kopējā konversija, piemēram, 2%, neparāda, kur šeit ir problēma. Tā tikai pasaka, ka kaut kur ir zudums. Tagad iedomājies citu scenāriju. Internetveikals ielādējas ātri. Produktu lapā ir skaidri saprotams, kāpēc pirkt tieši pie tevis. Piegādes nosacījumi redzami uzreiz, un pasūtījuma noformēšana ir vienkārša. No tiem pašiem 100 klikšķiem tu vairs nedabū tikai 2 pirkumus, bet reāli jau 5 pirkumus. Tas pats reklāmas budžets, tas pats apmeklētāju daudzums internetu veikalā, bet rezultāts 2,5 reizes labāks. Tāpēc plaisa starp 2 un 5 pirkumiem internetu veikalā nav par lielāku reklāmas budžetu. Klikšķi internetu veikalā tev jau ir, tāpēc plaisa starp tiem 2 un 5 pirkumiem ir tajā, kas tieši notiek pašā internetu veikalā. Ja arī tu vēlies saprast, kur tavā internetu veikalā pazūd pirkumi, tad dodies uz e-commerce mājaslapu e-komercija.lv un pieskaries bezmaksas konsultācijai.